ir dažāda vecuma suņi, dažāda apmācība stadijā, dažāda lieluma, dažāda šķirnes. Vairāk tomēr vārds aizšķirnes. Suņiem ir jāprot iet pavadiņā, blakus, netraucējot viens otram, vienīgi nelīdzūkot, dažkārt gadās izies cauri čūskas veidā suns gar suni. Arī tas, ka suņi mierīgi skatās viens uz otru, netraucē. To var panākt tikai strādājot kopīgi, jo dzīvnieks savu viens un nekomunicē ar citiem, vai viņam rūp pieredze, ka kāds ir uzbrukts, tad notiek daudz problēmu. Tādēļ ļoti svarīgi tie, ka jums mājās arī ir suņi, audziniet viņus, socializējiet, lai viņi neprovocētu. Neskrien pēkšņi uz ielu, neapriet otru, lai nerastos sunim vēlēšanās lielākam vai pretīm nākošam sunim aizstāvēt sevi un uzbrukt. Jo tā jūs varat satraumēt nākošo suni, un tad tas aiziet ķēdes reakcijā, un viņā šeit jau ir bijis daudz gadījumu, kad ir uzbrukuši suņiem, un ir bijis smagas problēmas. Tādēļ cienīsim sevi un cienīsim citus, būsim saprātīgi, līdzcietīgi un audzināsim savus suņus. Viņā ir suņu apmācības laukumi, kur ir telefona numuriņi, kur jūs varat konsultēties, piezvanīt un konsultēties ar speciālistiem, kas jums līdzēs socializēt jūsu sunīm, ja jūs jūtat, ka jums ir problēmas. Vai jūsu suns varētu sagādāt kaimiņiem vai kādam citam problēmas. Vai nav iešanas, neapiet kaimiņa liek, vai nav liekas lūkšņas, jūs iedos padomus, kā novērst šīs problēmas. Viņai kārums ir kaut kā tas divi draši. Tāpēc, ka viņai ir reka, viņai tajā rokā ir kā. Perfekti izpildīt visas komandas, un tas ir vairāk tie, kas piedalās sportā. Šeit mēs vairāk esam cilvēkam darbs, kas visu dienu aizņem laiku un tikai brīvajā laikā nedaudz ar suņiem. Bet galvenais viņi ir socializēti, paklausīgi un neatbrauc citus suņus. Un arī cilvēki. Viņa ir tik kārumi. Tagad arī ir tāda mirkļa, ka dzīvē jūs ejat ar suni un jums ir kaut kas tempā jāpieskriet, bet suns tur nedrīkst būt, jo tas varētu traumēt situāciju. Tad šeit ir tās suns paliek konkrēti vietiņā un jūs vienas tālāk. Viņš tikai piecēlās. Bet arī nav problēma. Viņš palika tur, kur viņš bija atstāts. Jūs varat izdarīt to, kas jums bija jādara un atgriezties atpakaļ pie suņa. Viņa redzēja, ka viņa aizgāja, bet viņa pazaudēja vienu brīdi. Šeit tas pats variants stāvus, bet tas ir visgrūtākais, jo stāvus suns jūtas it kā kustībā, un viņam pilnīgi nemanot kājas. Visi kaut kā liela jau ļoti svarīgi. Arī valstājas suns, Stāvi! tas, kas ir mazāk no Latvijas, ir arī neizpildīt. Jo visvieglāk ir nofiksēt guļus, vēl sēdus. Sēdus jau ir puskustībā. Stāvus tas ir tikpat kā rīkšķi. Un šeit arī kā sunim jāsako līdzi saimniec straujumāju virzienu brīdiem turpus, uzreiz arī dabūt turpus. Nu, šeit tagad vieglākais variants sāk ar smagākajiem, tagad ar vieglāko variantu. Suņi guļ, saimnieki iet, viņi varētu... Tas atkal. Viņiem ir arī līdzi ģimenes locekļi, jo viņš tā kā
likās, ka vajag, varbūt tas ir jāiet pie savieniem. Nē, mēs domājam, labāk jāpārāk. Maz sunīts, bet liela galva. Un tagad tāds mēģinājums ar suņiem, kas ir ļoti provokatīvs. Deguns pret degunu, purns pret purnu, uzvesties zolīdī un neizrādīt nekādas nevajadzīgas reakcijas. Tagad visi sapēdinās, viens no savu otru. Jā, arī tas dažkārt visi suņi sēž. Tagad suņi paliek vieni purns ar purnu, un saimnieki aiziet aizmugurē. Manuprāt, viņi arī var iesākt lītīt, lai sajaukt suņiem galvu. Viņi vismaz hipnotizē. Suņiem jāiko viņi labprāt tās skriet kaudzī. Šeit jūs redzat, cik sastāvnieks izturība lielāko, cik kurš ir paklausīgs. Un vēl arī tas, ka maziņš turīt starp lielajiem, un arī ir koncentrācija mazais neprovocē lielais, lielos, jo bieži vien ir tas, ka tieši mazo suņu saimnieki izprovocē ne tās reakcijas un lielie suņi var uzbrukt. Un tas mazās suņu saimnieks tā kā viņš stāv tās liels suņus, kā viņš tā uzbrukt. Sunim nav liels suņus. Viņam neeksistē liels vai maz. Arī mazais suņus jūtas kā ļoti liels suņus. Un dažkārt lielais suņus jūtas kā ļoti mazs. Mazām pinčīgām šodien ir kaut kāds brīvdienas izlūs. Auklēts visdien krēpītīs, gribu opiņā, negribu neko darīt. Kaut kā viņus Tas arī regulēs virs tev. Viņš skatās, ka kā viens. Pārējie, redzi, tam okučam tam vispār. Tas vispār. Publiski mēs izdarījām samērā vērtīgi, un protams tā, ka mēs katru svētdien kaut ko demonstrēt, tāpēc arī suņiem ir ne tikai viņu pavadonis šī misija, bet arī ģimenes locekļi un bērni, un tad viņiem suņiem gribas visu bērnu saturēt kopā, tas ir viņa dabā. Bars jābūt ir kopā, ja bars ir izstrīdis, tas ir bīstami. Un tāpēc ir arī tas moments, ka viņi novēršās. Ja saimnieki būtu ieradušies vieni paši ar saviem suņiem, tad viņi strādās katrā ziņā daudz labāk, bet ģimene jebkurā gadījumā arī grib atpūsties kopā un atbalstīt. Ja jums ir kādam arī ar savu suņuku vēlme, nav svarīgi šķirne vai bez šķirne, vai ir problēmas vai nav, varat arī nākt mūsu bariņā un nākošgad izdomāsim vēl kaut ko. Varbūt jūsu suns kaut ko proti interesanti, ko parādīt, jo pēc šī demonstrējuma mēs piedāvāsim arī vēl individuālus demonstrējumus. Un katrā ziņā jau būtu labi iespēja jums parādīt, ko prot jūsu sunīts. Tagad Nāra skrien. Nāra mūs ir viens no veterāmiem. Viņai jau 11. gads ir jau cienījamā. Tas ir apmēram kā cilvēks tuvu 100 gadiem. Fausts ir jauns zēns, tam tā nedaudz pāri gadam. Arī viņam tāpēc dzīves priecīgāks, viņam visi interesē, bet arī paklaus labi. Kerija arī jau ir pieaugusi, jau 7 gadi. Arī ļoti labi izpildīts.
Flora arī izpild šo vingrinājumu. Un tagad mazais klēpju sunīts mīļumiņš. Bet, nu, ja jādara, varbūt beigās paņems klēpīti jopiņā. Aquí está Poncho. Atvainojos, Rondo. Mums ir arī Pončo un Rondo, un viņi ir balti, un man ir brīžam sajūta, kurš bija kurš.